Latvijā veidojas jauna valdība, jauna valdošā koalīcija, un, kā mēs redzam, pirmo reizi pēc ilgiem laikiem tur nav Nacionālās apvienības, nav arī Liepājas biznesmeņa Pīlēna vadītā apvienotā saraksta, bet ir izveidojusies tātad ideoloģiski ļoti viendabīga koalīcija, kurā būs tātad progresīvie un zaļie zemnieki, kurus tagad pa jokam devē arī par zilajiem zemniekiem. Un tātad šī jaunā koalīcija, protams, nobalsos gan par viendzimumu laulībām, gan par Stambulas konvenciju. Šeit viņiem pretrunu praktiski nav, bet tālāk sāksies būtiskākais – ekonomiskie jautājumi. Līdz šim Nacionālā apvienība kontrolēja ekonomikas ministriju, kas ir ļoti svarīga nākamajā valsts uzņēmumu privatizācijas vilnī, jo tātad Latvijā situācija, kā mēs zinām, ir strauji augošs ārējais parāds no vienas puses, un no otras puses valsts uzņēmumi, piemēram, Latvenergo, ar milzīgu 100 miljonos eiro skaitām peļņu. Tātad viens no risinājumiem būtu šo te uzņēmumu peļņu novirzīt, lai nebūtu ārējā parāda, bet pie mums, acīm redzot, risinājums būs cits. Risinājums būs šos uzņēmumus pārdot ārzemju investoriem, lai nomaksātu ārējo parādu, kuru ir radījusi tajā skaitā Kariņa valdība, kas līdzšinējo valsts ārējo parādu pēdējo 5 gadu laikā ir praktiski dubultojusi. Līdz ar to nacionāļi, acīm redzot, nebija tik draudzīgi attiecībā uz ekonomikas ministriju. Šī jaunā kombinācija tātad paredz iespēju iesaistīt koalīcijā tādas partijas, kurām nav tik lielas ambīcijas, kādas tātad tik pieredzējušai politikā Latvijas partijai kā Nacionālā apvienība. Līdz ar to tātad ienākumu un dažādu bonusu pārdala būs par labu vienotībai un prezidenta Rinkeviča tātad komandai, kuri ir šo te nosacīto politisko apvērsumu organizējuši. Tālāk būs ļoti nopietni jāskatās valdības deklarācija, jāskatās tā sakot uz rokām. Ja mēs vēlamies kā tauta un tātad progresīvie politiskie spēki aizstāvēt tomēr cilvēku intereses, Latvijas arī valsts intereses, jo pašreizējā administrācija ar valsts uzņēmumu privatizāciju var radīt Latvijas nākotnē ļoti, ļoti nopietnas problēmas.